Jā, mēs sapratām, tev nav laiks. Tev ir treniņi, tev ir skola vai darbs, tev ir hobiji, tev ir sociālā dzīve, draugi, blā, blā, blā. Tev nav laiks. Tad, kad es sāku šo kanālu, mans mērķis bija parādīt tev, ka tev nevis trūkst laiks, bet organizācija, struktūra. Nevis tev trūkst laiks, bet tu nezini, kas ir tavas prioritātes. Un tad es sapratu, pēdējās pāris nedēļas esmu taisījis videoklipus šim kanālam, bet es nekad īsti neesmu izskaidrojis, kā es organizēju savu ikdienu, lai iekļautu tajā skolu, mūziku, draugus, treniņus, trenēšanos maratonam un vēl citas lietas, kas notiek paralēli. Tad šodien es vēlētos aptuveni to apspriest. Tātad, pirms es tev varu pastāstīt, kā tu vari sabalansēt savu ikdienu, tev ir jāsaprot, ko es tieši sabalansēju. Parastā skolas nedēļā man ir skola kā tāda, kurā es iesaistos dažādos projektos, dažādos pasākumos. Ja man jāpalīdz, es palīdzēšu, kā arī es strādāju pie projekta darba. Pēc skolas man ir 2 reizes nedēļā 2 treniņu dienā un 1 reizi nedēļā 3 vai pat 4 treniņu dienā. Reizēm es izdaru arī individuālos treniņus, kas būtu fiziskie vai skriešana. Runājot par skriešanu, es aktīvi trenējos maratonam. Tad novirzoties no sporta, man ir arī mūzikas karjera, pie kuras strādāju, šobrīd rakstu savu debijas albumu. Tic vai nē, tas aizņem daudz laika, un tā skaitā ir arī koncertēšana un networking pasākumi. Runājot par networking pasākumiem, vēl ir dažādi biznesa pasākumi, uz kuriem es braucu, jo man ir 3 funkcionējoši startup uzņēmumi. Un tad, lai uzsēt tam visam lentīti, ir, protams, arī sociālā dzīve un draugi, un gribas tomēr iziet patusēt un iziet ārā. Tā, un tagad kā tieši es to sabalansēju? Pirms es tev pastāstu, es palūkšu tev notīt lejā un uzspiest pogu abonēt, tas man ļoti noder, un es palīdzu algoritmam saprast, ka tev šis video palīdzēja un interesēja. Tātad, man ir 3 padomi, kā palīdzēt tev sabalansēt savu ikdienu, lai tu paspētu izdarīt visu, ko tu gribi. Un pats pirmais no tiem ir pavisam vienkārši prioritātes. Lai tu varētu sabalansēt savu ikdienu, tev ir jāsaprot, kas tavā ikdienā ir svarīgs un kas ir mazsvarīgs. Tev ir jāsaliek savas prioritātes tādā secībā, lai tu pats nekādīgi nevari sajaukt, kas tev ir jādara obligāti un kas var pagaidīt. Manā gadījumā es teiktu, ka pirmo vietu ieņem mūzika, pēc tam ir bizness, kas būtu mani 3 startup uzņēmumi un dažādi biznesa pasākumi. Pēc tam ierindojās sports, jo tomēr tu nevari būt mentāli vesels, ja tu neesi fiziski vesels. Un tad zem tā stāv skola, kuru, don't get me wrong, es pievēršu uzmanību skolai, es mācos, tomēr vidusskola jāpabeidz, bet tas patreiz ieņem 4. vietu manā sarakstā. Un tad ir arī sociālā dzīve. Protams, pa virs tam visam ir ģimene un Dievs, bet, ja mēs runājam par cilvēciskām, fiziskām lietām, ko es ikdienā daru, tad tas ir kādā secībā iet mans saraksts. Un es pilnīgi tev iesaku, paņem lapiņu, saraksti uz lapiņas visas top lietas, kas dominē šobrīd tavu ikdienu, un sarakstās secībā pēc prioritātēm. Numur 2. Otrais padoms. Iespējams vēl vienkāršāks par pirmo. Izgriez lieko. Tev nevar būt funkcionējoša, sabalansēta ikdiena, kurā tu izdari visu, ko tu vari izdarīt, visu, ko tev vajag izdarīt. Ja tev pa vidu ir 2 stundas Instagramā, 2 stundas TikTokā, pusstundu paspēlē Roblox, pusotru stundu norunā ar draudzeni, tas vienkārši nestrādā. No tā vien tu jau esi nosūcis 6 stundas no savas dienas, kuras no visu laiku, kad tu varēji strādāt, ir diezgan daudz. Tā kā pavisam vienkārši izgriez visu lieko. Ja tu pamani, ka tev ir kādi draugi, kas nosūta tavu laiku, kas nedod vērtību, neļauj vai nepalīdz tev tiekties pēc tā, ko tu mēģini sasniegt, varbūt ir vērts izgriezt viņus vai pavisam vienkārši pateikt, sorry, Jack, tagad nevaru. Tik vienkārši. Varbūt tu pamani, ka telefons tavā dzīvē aizņem pārāk lielu daļu. Varbūt scrollo par daudz,
Varbūt tu vienkārši saraksties par daudz, vai spēlē video spēles, izdzēs spēlītes, nobloķē Instagram telefonā, izdzēs TikToku, uzliec Do Not Disturb un ieiet Deep Work modā, izdara visu, ko tev vajag, un tad, ja tev atliek laiks, manis pēc scrollo, kaut gan arī nav ieskāms. Bet, kā jau es iepriekš teicu, ir prioritātes, izdara visu pa priekšu, izgriez lieko, kamēr tu to dari, un es tev apsolu, tev ikdiena kļūs ne tikai sabalansētāka, bet arī krietni produktīvāka, un tu paspēsi izdarīt stundas laikā to, ko citi cilvēki izdara 3 stundu laikā. Un tad ir trešais un pēdējais no šiem te padomiem – definē mērķi. Tev būs daudz vieglāk uzlikt konkrētu prioritāti, ja tu zinās, kas ir tavs mērķis. Šobrīd man 3 galvenie mērķi ir 1. Attīstīt savu mūzikas karjeru, izlaist debijas albumu, gūt ar to panākumus. 2. Attīstīt uzņēmumu, tātad vismaz vienu no šiem 3 startupiem pārvērst par strādājošu, funkcionējošu, ieļotu zobratu uzņēmumu, kurš pelna naudu, kuram ir apgrozāmie līdzekļi un tā tālāk. Un tad 3. ir noskriet maratonu. Šīs ir mans 3 galvenās lietas, šis ir mans mērķis, un līdz ar to es varu salikt savas prioritātes secībā, lai šīs 3 lietas ierindotos pašā augšā. Un tad balstoties uz to, es varu izgriezt arī visu lieko. Ja es zinu, kas ir mans mērķis, tad automātiski es skatos. Es daru šo te, vai tas man palīdz sasniegt mērķi. Ja nē, tas visticamāk ir liekas. Atgrūžam malā, varbūt vēlāk. Un tagad, protams, viss, ko es nosaucu, tas ir pavisam vienkārši, pavisam viegli izdarāms, bet būsim godīgi, 90% no jums to neizdarīs, it īpaši, ja jums nepateiks kā. Tāpēc šeit ir daži palīgi līdzekļi, kas ir palīdzējuši man un arī maniem draugiem un mentoriem sabalansēt savu ikdienu un kļūt produktīvākiem. Pirmais no tiem ir tas, kas lielākajai daļai no jums jau ir – kalendārs. Šobrīd tu savā kalendārā ieraksti draugu dzimšanas dienas, ieraksti kaut kādu pasākumu. Es tev no sirds silti iesaku, paņem vismaz uz mēnesi, pamēģini, ierakst savā kalendārā precīzi laiku, kad tu piecelsies, kad tu ēdīsi brokastis, kad tev ir skola vai darbs, kad tev ir treniņš, kad tev ir tāds pasākums. Jo mazāk tev ir jādomā, ko darīt nākamo, jo vieglāk tu vari darīt, jo vairāk laiks un vairāk mentālā kapacitāte tev atliek, lai vispār kaut ko izdarītu. Pamēģini mēnesi kalendāru, ja tev nepatīk, ja tas nestrādā, ok, nākamais, to-do lists. Man to-do listi dzīvē ir palīdzējuši ļoti. Es tos veidoju līdzīgi principu kā kalendārus. Man kalendārs īsti nesaistīja, es mēģināju to-do listus. Ir dažādi veidi, piemēram, es varu sarakstīt visu, ko es pa dienu gribu izdarīt, un pēc maķiksēt, kad esmu izdarījis. Visprastākais variants un strādā fantastiski. Personīgi man patīk iepriekšējā vakarā sarakstīt visu pa pulksteņu laikiem. 5 no rīta piecelšos, 5:20 augsta duša, 5:30 uztaisīšu brokastis, 6 iziešu pastaigā, un šādi te pa pulksteņu laikiem es visu sarakstījis, un kad es to izdaru, es vienkārši nosvītroju. Vislabāk ir rakstīt uz papīra, jo tad nosvītrojot šo te izdarīto tēsku, tev uzreiz ir tas dopamīna hits un pilnīgi gribās darīt nākamo lietu. Gan jau es pamanīju, no rīta vienu dienu saklāju gultu, uzreiz gribās darīt nākamo lietu. Tu kļūsti produktīvāks vien to izdarot. Šis te to-do lists palīdzēs tev sakārtot savas prioritātes. Bet kas tev palīdzēs izgriezt lieko? Minimalist Phone. Ir tāda aplikācija, personīgi es kaut kādu brīdi izmantoju O-Launcher, nav afiliāts, vienkārši ielikšu linku aprakstā. Manuprāt, ļoti labi strādā. Tu ielādē šo te aplikāciju, un tavs telefons paliek vienkārši melnbalts. Nekādas ikonas. Instagrams, tur vairāk nav tā krāsainā bildīte, vienkārši teksts Instagram kaut kur starp visām pārējām aplikācijām. 3, 4, varbūt 5 aplikācijas, kuras tev tiešām vajag, tās tu vari uzlikt uz savā home screen, pārējās viss ir vienkārši sarakstā, un tu pat nepamani, ka tev tās ir telefonā. Es to izdarīju. Es vienu dienu izdomāju, jāizskrolo cauri. Es scrolloju cauri aplikācijām. Tur bija kāds 9 aplikācijas, kuras uzreiz izdzēsu, jo es sapratu, es neesmu izmantojis šo mēnesi, kopš es ielādēju Minimalist Phone, jo es vienkārši aizmirsu, ka man tāds ir. Tas vien parāda, ka tas ir laika patēriņš. Un tad pēdējais no palīgrīkiem, ko es
pilnīgi iesaku pamēģināt, ja tev ir grūti sabalansēt ikdienu, ir dienas grāmata. Lai cik cringe vai cheezīts neizklausītos, pamēģini dienas grāmatu. Man šis YouTube kanāls strādā kā dienas grāmata. Es šo uztaisīju daļēji, lai palīdzētu tev, bet daļēji, lai kontrolētu, motivētu un piespiestu sevi darīt, jo, ja es gribētu noskriet maratonu, tāpat vien visticamāk es to neizdarītu, bet šobrīd es jau esmu iesācis YouTube kanālu, ja es to maratonu nenoskriešu, tad vienkārši nošaujot man īsti nav izvēles, tā kā šis te YouTube kanāls man kalpo kā dienas grāmata, kurā es katru nedēļu izlaižu video un tad atskatos. Zini, tā nedēļa bija tīri produktīva, un tad man ir video uz kā to balstīt. Varbūt tev nepatīk taisīt video, tieši tā arī dara, vienkārši pieraksti vai uz lapas vai telefonā pieraksti savu ikdienu vai nedēļas atskatu, lai tu zini, ko tu esi darījis, un tev vieglāk saprast, vai šī nedēļa palīdzēja man tikt tuvāk savam mērķim vai nē. Tik vienkārši, tas arī viss, kas tev jāizdara. Šobrīd tev atliek spērt pirmo soli, un pārējā spēle notiks pat pa sevi. Tagad es gribu, lai tu iesaisties un parādi, ka tu vispār kaut cik pievērsi uzmanību tam, ko es saku. Es gribu, lai tu komentārā ieraksti vienu lietu, ko es palaidu garām, ko tu ieteiktu savam draugam izdarīt, lai sabalansētu viņa ikdienu. Te ir vlogs, te tu vari abonēt. Tiekās nākamajā.